Pirmo reizi mūžā apmeklēju Latvijas futbola izlases spēli klātienē. Protams, televizorā iepriekš esmu kaut ko jau skatījies, bet klātienē pirmo reizi. Te būs mans pārdoms. Protams, šodien 2-2 nešķirs pret Andoru. Žēl, ja, jo Andora ir Rīgas lieluma valsts un mums tā kā to vajadzēja uzvarēt. Bet stāsts ir par to, ka kuri cilvēki, ja, uz futbola izlases spēli, uz tādu pasākumu, pusstadions, 5000 cilvēku no 10 000. Un arī 6. septembrī pret Serbiju bija tikai 6000. Un kāpēc es par šo aizdomājos? Mūsējie taču grib būvēt to futbola stadionu, ja? Cik tur 15,000 vietas viņi gribēja. Kurš tur ies skatīties? Kurš ies skatīties uz komandu, kas knapi dod piespēles, kas nevar uzvarēt Andoru? Tāpēc, manuprāt, tas stadions var pagaidīt. Ja ir lieka nauda stadiona būvniecībai, to var novirzīt uz jaunatnes, ja? Jaunatnes futbolu. Celt tās piepūšamās halles, lai mūsējiem puikām ziemā ir kur trenēties, varbūt kādam subsidēt treniņus bez maksas un tādā veidā to futbolu audzēt līdz tādam līmenim, ka mēs Andoru mierīgi varam uzvarēt. Un kad jau Andoru mierīgi varam uzvarēt un cilvēki redz, ka mūsējie kaut ko var izdarīt un ir arī kaut kāds uzvars un sāk nākt uz spēlēm, tad var arī būvēt stadionus. Jo līdz šim, uztaisīt stadionā, kurš tur ies? Nezinu, tas ir mans viedoklis. Un starp citu tā atmosfēra, ja, arī, viņi atnāca vienkārši cilvēku vairums pasēdēt telefonos, nebļaustījās neko. Es vienkārši salīdzinu ar hokeju, es baigais hokeja fans, esmu daudz uz hokeju, esmu gājis. Tur visi fano un visi kliedz un visi skatās. Šeit sēž, kaut ko spaidu telefonā. Tur labi kaut kādas fondu zonā, kaut kādi 10 cilvēki bļauj un tā, bet, pārējie, tie, kur redzējis, biju uz NHL spēli, Floridas Panthers pret Pittsburghs Penguins, apmēram tāda pati atmosfēra, ja, visi atnākuši vienkārši pasēdēt, paskatīties. Nezinu. Mans viedoklis.